Nevienam nav noslēpums, ka kreisais pagrieziens jebkurā krustojumā ir papildus drauds satiksmes drošībai. Bet Deglava un Ulbrokas krustojums ir pierādījums, ka likvidējot kreiso pagriezienu, tas tomēr līdz galam nerisina problēmu. Braucot pa Ulbrokas ielu Dzelzavas ielas virzienā, ir aizliegts pa kreisi nogriezties uz Deglava ielu. To dara tikai sabiedriskais transports. Bet šoferi, kuri vēlas nogriezties pa kreisi, to dara nedaudz tālāk, veidojot vēl bīstamākas situācijas, griežoties pāri pa 3 joslām, kas rada tikpat daudz avārijas situācijas, kā pagrieziens pa kreisi minētajā krustojumā. Protams, daži arī ignorē esošās zīmes un tik un tā spītīgi griežas pa kreisi krustojumā pēc vecajiem ieradumiem. Uz papīra atbildīgās personas, protams, ir atrisinājušas problēmu aizliedzot kreiso pagriezienu, bet dzīvē viss izskatās citādāk. Iespējams, ir vajadzība apdomāt arī šajā krustojumā izvietot papildu sekciju ar iespēju nogriezties pa kreisi, gluži kā tas ir braucot pa Deglava ielu.